Labdien visiem, man sauc Velta. Šodien manā video es parādīšu vienu gatavo darbu, savu adīto džemperi. Par šo džemperi ir jau diezgan daudz stāstīts un rādīts. Ja kādu interesē, var paskatīties manā kanālā šos te īsos shorts video. Tur ir ļoti daudz, tas džemperis jau rādījies, kā saka, kadrā. Tātad džemperis ir nodīts, džemperis ir adīts no dzijas Drops Belle, brīnišķīga dzija. Es šajā dzijā laikam esmu pēdējā laikā tā pamatīgi iemīlējusies, jo džemperi adās viens pēc otra gandrīz, vai šis ir mans otrais džemperis pāris mēnešu laikā, kurus esmu uzadījis no šīs te dzijas. Tātad pirmais džemperis, es rādīju iepriekšējā video, pirmais džemperis no Drops Belle dzijas bija dzeltenā krāsā, un tagad ir šāds zils ar tādām baltām svītriņām. Tātad raksts abiem džemperiem ir viens un tas pats, ir mainīsies tikai nedaudz šī te džempera konstrukcija, modelis. Ja šis džemperis ir tāds platāks, tad šo džemperi es adīju nedaudz šaurāku, vienu raportu paņēmu mazāk valdziņus, tātad 12 valdziņu laikam sanāk mazāk. Līdz ar to džemperis tātad izskatās nedaudz šaurāks, un arī piedurknis līdz ar to izskatās nedaudz īsāks, jo līdz ar to plecu līnija arī ir mainījusies. Bet šim džemperim ir lielāks kakla izgriezums, tāds, un mugurpusē tā izskatās. Tātad kakla izgriezums ir krietni lielāks, bet to es speciāli tā adīju, jo šo te džemperi es sāku adīt, manuprāt, bija kāds aprīlis vai maijs, ar tādu domu, kā tas tādām vēsākām vasaras dienām, ja, būs domāts. Jo es esmu no tiem jocīgiem cilvēkiem, kuriem vasarā arī ir augsti un salsta, un tāpēc man vienmēr ir vajadzīgi arī vasarā, lai būtu noteikti piedurknis tāds garāks, ja, un man nepatīk, ka šeit ir pārāk liels tāds izgriezums. Bet tad, kad es šo te džemperi jau biju nodījusi, tad ārā tieši bija mums tas karstais laiks, tā nedēļa, kas bija, tur bija laikam pie plus 30 grādiem, un tad es tā iedomājos, ka man gribās tā džemperi, lai būtu tāds lielāks kakla izgriezums tieši tādam karstam laikam. Un tad, tapa šis te otrs džemperis. Es nodīju šo džemperi, teiksim tā, nosacīt ātri. Es nemāku tagad pateikt, manuprāt, kāds mēnešu laikā es nodīju. Ja ņem vērā, ka es tur pa vidām vēl adīju, gan cepurs tur bija un tā. Un jaku vēl adīju garo, pareizi, jā. Es vienlaicīgi sanāk adīju savu garo jaku un šo te zilo džemperi. Tātad džemperi ir nodīti vienā rakstā, tātad šis ir šāds te mežģīņa raksts. Man grūti pateikt, sarežģīts vai vienkārši. Es atradu internetu zīlēs bez maksas, ja tā kā nekādas autortiesības es te tagad nepārkāpju, varu tā rādīt un stāstīt, kur es atradu šo te rakstu. Raksts it kā no sākuma liekas tāds grūts, kā grūts, ņemot vērā to, ka es vispār neesmu mežģīņu rakstu adītāji, ja. Šie ir būtībā mani otrie darbi tikai, kuras adu tādā mežģīņu rakstā. Jā, bet kaut kā tās pirmās sākums, kad sāc adīt, skaties visu laiku tai schēmā, bet pēc tam jau to adi, kā saka, pilnīgi tādā automātā. Jau saproti, kur kas jānorauc ir un kā veidojās šis te raksts. Katrā ziņā šo rakstu es adīšu vēl kaut kur, izmantošu citos džemperos, var sakombinēt kopā, teiksim, tādam ziemas variantam jau, adīt ar pīnēm kaut kāds, vienu pīni, tad tur 12 rakstus, 12 valdziņus šo te mežģīņu rakstu kaut kā sakombinēt. Katrā ziņā man šis raksts ļoti patīk. Tātad, kā jau es teicu, zilais džemperis ir nedaudz šaurāks par dzelteno džemperi, un tātad par svaru. Tad šodien es nosvēru savus džemperis, dzeltenais džemperis sver 440 gramus, apmēram, teiksim, plus 5 grami tur šurpu turpu, un zilais džemperis sver 415 gramus. Pie kā man dzeltenam džemperim man tur dzija vēl nedaudz pārpalika, jo man bija 500 grami nopirkti. Tad šo te zilo dziju es izadīju pilnīgi, cik bija tur kaut kā 20 centimetri palika pāri, un man dzija vēl pietrūka, un tad es no gaišas krāsas, arī Drops Belle dzija, man bija manos krājumos, es tātad apadīju šo te ap kakla izgriezumu līniju, šo te aikordu, un šīs te baltās svītriņas piedurknēs iedīja iekšā. Man no sākuma likās šīs te baltās svītras piedurknē, ka tas piedos adījumam tādu vecišķīgumu mazliet. Es nezinu, kāpēc es tā biju iedomājusies, bet man liekas tagad, ka džempers ir nodīts, ka tīri labi tās baltās svītras izskatās.
jāvelda apģērbā, te ir tā baltā aikordlīnija un auskari vēl tur kaut ko rukas sprādīt, kaut ko tādu piemeklē klāt. Man liekas, ka tas koptēls ir tīri labi. Vienīgais tagad, kad šeit stāvu, var redzēt, ka džempers šeit priekšā tāda krunta tā kā uzmeta, bet tā nav džempera vaina. Tie ir mani svārki, džins svārki, šeit ir priekšā tieši tas rāvēslēdzējs josta ar to spiedpogu. Un tā vieta, tā atstatu stāv un neglīt izskatās. Man starp citu tas ļoti nepatīk džins svārkiem vai biksēm, kad ir šeit rāvēslēdzēji priekšā. Un tas džempers, viņš uzreiz tajā vietā kaut kā tā uzsēžās. Bet nu labi, nebūsim tik piekasīgi, kā saka. Vienkārši tā, ja cilvēks nezin, tad var domāt, ka te kaut kas ir salaists grīstē, kā saka, kaut kas nav pareizi. Bet nu nē, tas ir tas rāvēslēdzējs apakšā. Jā, manā kanālā var apskatīties šo te īso video, shorts video. Vakar mēs to fotosesiju veidojām, jā, kā džempers izskatās tā sakot, no visām pusēm, jā. Starp citu, mēs bijām uz ļoti interesantu vietu. Vakar aizbraucām ar vīru, es dzīvoju Bolderājā, mēs aizbraucām uz to vietu, tur, kur Buļļupe ietek jūrā. Ļoti skaistu vietu, tā nedaudz mežonīgāka, daba tur izskatās, jā, tur ir ļoti kāds šeit ir. Un tad man likās, ka ir labi, džempers izskatīsies uz Nu, jā, tātad džempers ir nodīts. Jā, vēl nedaudz par drops bēle dziju. Tātad drops bēle dzijas sastāvā ir 53% kokvilna, 33% viskoza un 14% lince. Tātad šeit rakstīts, kā vēlams adīt ar adatām numuru 4. Es adīju abus džempers ar adatām numuru 3,5. Teikšu tā, jā, šis ir trešais džempers, kuru es esmu nodījis no drops bēle dzijas. Man ir vēl viens tāds zaļgans krāsas džempers, tas bija pats pirmais, kuru es adīju labiskajā adījumā. Un tur es arī adīju ar adatām numuru 3,5, un tagad, ja es salīdzinu abus rakstus, ko es adīju, labiskais adījums un šis te mežģīņa adījums, es teiktu tā, labisko adījumu var adīt ar adatām numuru 4, bet šo te mežģīņa adījumu, kad es noadīju paraudziņu ar adatām numuru 4, man likās tas raksts tāds izplūdis uzreiz, tas adījums tāds. Man tomēr patīk, kad adījumi ir vairāk tādi stingri, kā sakot, labi tur formu. Un tāpēc es adīju ar adatām numuru 3,5. Jā, šo mežģīņu rakstu adīt ar 4 adatām. Jā, iespējams, ka dzija būtu mazāka. Bet tā kā man tas nepatīk, tad es adīju 3,5 un dzīves izlietojums arī ir tāds, kā ir. Jā, par šo te dziju drops bēle man ļoti, ļoti patīk adīt no šīs dzīves. Es laikam katrā video jau to atkārtoju, tā kā papagailis. Bet jā, es noteikti adīšu vēl, un starp citu drops bēle dzijai, tieši bēle dzijai, tagad veiklos ir atkal atlaides līdz pat 30%. Manuprāt, līdz jūlija beigām. Tā kā, ja mēs tā salīdzinām, par cenu runājot, ja salīdzinām, piemēram, ar šo te drops bēle dziju un pieņemsim kādu no Alizē dzijām, tad, ja mēs pērkam ar šo te atlaidi, manuprāt, vai nesanāk pat lētāk. Un, ja mēs ņemam vērā, kāds šeit sastāvs ir, jā, kokvilna, lins un viskoze. Tā kā kādreiz, jā, mēs sakam, ka tur drops kādam liekas, ka tā tāda dārga dzija, tā nebūtu, nav. Ja pērkam par atlaidi, tad cena ir ļoti tāda demokrātiska. Tātad, tā kā drops dzijām ir tagad atlaidi, jā, es noteikti pirkšu vēl un adīšu vēl vienu džemperi no šīs dzijas. Tikai šoreiz jau tāds džemperis būs ar tādu, kā saka, skatienu jau vairāk uz rudens pusi. Jā, tas iepriekšējais džemperis, es šoreiz nerādīšu, jā, to džemperi. Ir adīts man labiskajā adījumā, tad es arī ziemā valkāju to džemperi. Ņemot vairāk kāds mums ziemas ir, jā, tad arī ziemas periodā šos džempers var adīt. Bet to džemperi, ko es tagad adīšu, ja man vēl galvā, kā saka, ir kārtīgi galvās jāuzada šis džempers, jau jāizdomā, jā. Es tur pietīšu klāt, kā tās dzīves saucās, efekcija laikam. Es jau sestdien veiklā, kad biju, jau apskatījos, kuru es labprāt tītu klāt šai te dzijai, lai sanāktu vairāk nedaudz tāds rudenīgs, ziemīgs variants. Es šodien neteikšu vēl, kas tā par dzīvi ir, man kārtīgi līdz galam viss ir jāizdomā, kādu modeli sadīšu, jānot galā paraudzīšu, jāapstās, kā tas izstās, bet džempers noteikti nākošais atkal būs man no drops bēle dzijas. Starp citu, jā, šie džemperi ir tādās spilgtās, košās vasarīgās krāsās, jā, dzeltenais un šis te gaiši zilais, tad šo te nākošo džemperi
Nu, es adīšu melnā krāsā. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem piestāv melnā krāsa. Jā, daudziem liekas, kas tas melns, tik drūm un visa, bet melnā krāsa ir melnā krāsa. Un, ja mēs piemeklējam aksesuārus klāt, tur auskarus vai rokas sprādes kādu, ja, tad tas koptēls viss mainās. Man melnā krāsa piestāv. Man nav depresija, kad es valkāju melnas drēbes, absolūti nē. Vienkārši man patīk melna krāsa. Jā, un šo te nākošo džemperi es adīšu no Dzīs melnā krāsā. Tā, ko es vēl varu pateikt par saviem šiem te džemperiem? Principā tas arī laikam viss. Jā, man džemperi ļoti patīk, valkā, tātad šis džempers ir tikai pāris dienas atpakaļ nodīts, jā, 2 dienas jau es valkāju, jā, tad, kad fotografējāmies tajā dienā jau bija mugurā un šodien arī. Šo džemperi arī es valkāju ļoti daudz jau, jā, mazgāts ir vairākas reizes, nekas absolūti nav noticis. Šo džemperi laikam es jau veids mašīnā mazgāju arī. Šo džemperi pēc adīšanas es, kad mazgāju ar rokām. Bet šis ir jau likts veids mašīnā mazgāts un pilnīgi nekas nenotiek. Jā, ļoti man patīk šī te Dzija. Tāds mans arī šodien stāsts ir par šiem te adītajiem džemperiem. Skatāmies video īsos, kā džemperis izskatās. Katrā ziņā ar šo te darbu un arī ar šo te dzelteno džemperi es esmu apmierināta par visiem 100%. Paldies, ja noskatījāties manu video un tiekamies jau kādu citu reizi.